Fundamentālā zinātne ir maldināšanas instruments. Zinātne nesako patiesībai. Tā nosaka noteikumus un barjeras, lai cilvēki paši neatrod patiesību. No bērnības mums ir ieaudzināts mīts, ka zinātne ir godīga pasaules izziņa. It kā zinātnieki savāc faktus, analizē tos un izdarīs secinājumus. Faktiski, teorija tika iepriekš izdomāta un pasludināta par patiesību, ko nevar apšaubīt. Modernā zinātne tika izveidota 19. gadsimta beigās. Kopš tā laika nekas nav mainījies. Viņi tikai pielāgo jaunus datus vecajai teorijai. Tas neizdodas. Tad zinātnieki sāk fantazēt. Viņi izgudroja dinozaurus, romiešu imperatorus, melnās caurules, tumšo matēriju un daudz ko citu. Tikai lai saglabātu nepareizo dogmu un nepareizo teoriju. No zināšanu rīka zinātne ir kļuvusi par maldināšanas rīku. Bet zinātnieki nav satraukti. Viņi saņem algu, viņi maldina cilvēkus. Parasts darbs.